Manā priekšā ir vairāki veidi, kā veikt video novērošanu vai arī bērnu uzraudzību, bet šoreiz lielāks uzsvars uz pašu bērnu uzraudzību. Šeit ir risinājumi no bezmaksas līdz pat specializētajam risinājumam, kas šajā gadījumā visdārgākais, lai veiktu bērnu uzraudzību. Sāksim ar to, kas mums vienmēr ir pie rokas. Šajā gadījumā tas ir telefons. Sākumā minēju, ka šis ir bezmaksas risinājums. Protams, visiem skaidrs, ka telefons nav bezmaksas, bet būsim reāli, katram pie rokas ir telefons un neviens speciāli to neiegādāsies, lai uzraudzītu bērnu. Bet, lai uzraudzītu bērnu, šajā gadījumā nepietiks ar vienu telefonu. Lai to varētu darīt, tātad viens telefons strādātu kā kamera un otrs strādātu kā monitors. Šis risinājums ļoti labi strādā arī kaut kur, kad aizbraucat, neko citu nevajag, divus telefonus, vienu uzliek kā kameru un tad caur otru vēro bērnu. Zinu, ka citi šajā gadījumā izmanto piemēram WhatsAppu, ka viens otram piezvana un tad vienu telefonu atstāja pie bērna un ar otru tad var vērot viņu. Bet ir labāki risinājumi kā WhatsApps, tā ir piemēram lietotne Alfredo kamera. Tātad uzstāda uz abiem telefoniem šo lietotni. Protams, bezmaksas versija ir ierobežota, bet ar to var iztikt. Pamata funkcionalitāte tur ir iekšā. Ar ko tad šī lietotne ir labāka? Jūs varat no galvenā telefona kontrolēt šo otru telefonu, kas ir kā kamera. Tātad varat gan viņu izslēgt, gan attālināt ieslēgt. Ir iespējams uzlikt arī kaut kādus paziņojumus, kustības sensors, un vēl ir arī citas iespējas, kā arī viena labā lieta ir, ka jūs varat kameras telefonam izslēgt ekrānu, tātad viņš var būt pilnīgi melns, un tādā veidā ietaupa arī bateriju, būs iespējams ilgāk izmantot. Es teiktu, ka tāds labs pagaidu risinājums vai arī kaut kādiem ārkārtas situācijām ļoti labi noder, bet kā patstāvīgi risinājumu es to neizvēlētos. Tāpēc pāriesim pie nākamā risinājuma, kas ir jau video novērošanas kamera. Tad par video novērošanas kameru. Manā gadījumā tā ir šī Tapo C110 video novērošanas kamera, kas maksā apmēram 25 līdz 30 eiro. Šai pat ir vēl lētāka versija, kas izskatās tieši tāpat, Tapo C100, kas maksā 20 eiro, varbūt pat iespējams zem 20 atrast. Bet lielākā atšķirība starp tām ir, manā gadījumā šai ir 2K izšķirtspēja, tā kas ir lētākā versija, tā ir tikai Full HD izšķirtspēja. Ņemot vērā, ka specializētām bērnu kamerām izšķirtspēja pat nav tuvu Full HD, tad arī šī lētākā versija bildes kvalitātē būs labāka par daudzām specializētajām bērnu kamerām, ko ir iespējams iegādāties. Ko tad šī kamera piedāvā par tādu cenu? Tad, kā jau minēju, ir diezgan augsta izšķirtspēja, šajā gadījumā 2K. Tā ir iespējams ievietot SD karti, lai saglabātu lokāli nofilmētos video, tātad nav vajadzīgs nekāds subscriptions, ne par ko maksāt, viss lokāli saglabājas pašā kamerā. Tā ir gan naktsredzamība, kustības sensors, skaņas sensors, divvirzienu audio, tātad viss šajā vienā par 25 eiro nopērkamajā kamerā. Un, protams, runājot par bērnu uzraudzību, viņā ir iebūvēta specializēta funkcionalitāte tieši bērnu uzraudzībai. Tātad, kā jau minēju, ir gan kustības sensors, ir pat speciāli bērnu raudāšanas sensors, un tātad var uzlikt paziņojums, lai nāk uz telefonu, un veikt arī tātad bērnu uzraudzību ar šo video novērošanas kameru. No mīnusiem gan arī ir kaut kas jāpiemina, tātad šo kā bērnu uzraudzības kameru jūs varat izmantot tikai, ja tai būs Wi-Fi savienojums ar internetu pieejamu, un otrs liels mīnus ir naktsredzamības pārslēgšanās, tātad tā kā no dienas režīmu pārslēdzot uz nakts režīmu, no kameras nāk tāds ļoti skaļš klikšķis, kas naktī, kad ir tā kā krēsla, ir ļoti skaļš un traucē bērnam gulēt. Bet šo var apiet,
kaut vai izmantojot automātisko režīmu izslēdzot un ieslēdzot tikai, lai strādā nakts režīmā, un tad viņš neslēgalēsies no viena režīma uz otru. Nu tā, no nosacīta bezmaksas risinājuma esam nonākuši pie dārgākā risinājuma, kas ir specializēta bērnu kamera ar monitoru. Šī ir Alekto firmas, kas maksā apmēram 130 eiro, bet kas tad tajā ir tik īpašs, ja tā maksā 5 reizes dārgāk nekā iepriekš rādītā video novērošanas kamera? Laikam pirmais, kas jāmin, tā ir vienkāršība. Kā redzams, man kamera jau ir iesprausta elektrībā, tātad tā ir ieslēgta, un mēs ieslēdzam monitoru, un tas ir arī viss, kas ir jāizdara, un esam gatavi video uzraudzībai priekš bērnu. Šajā gadījumā nav vajadzīgs interneta savienojums, nav vajadzīga atvērt lietotni telefonā, nav vajadzīgs Wi-Fi, vienkārši ieslēdzam kameru, ieslēdzam monitoru un viss strādā. Turpinot par vienkāršību, tātad viss ir specializēti tieši bērnu uzraudzībai veidots, tātad arī interfejs ir ļoti vienkāršs, arī varam redzēt šeit visas pogas ir uzreiz pieejamas, visnepieciešamākās interfejsā nekādu nevajadzīgu lieku funkcionalitāšu nav. Tātad par pašu kameru un monitoru, tātad tie sazinās savā starpā izmantojot bezvadu savienojumu. Iekštelpās ir teikts, ka tas strādā līdz 50 metriem, ārtelpās līdz pat 300 metriem. Neesmu pārbaudījis, bet domāju, ka vismaz kāds 100 metri noteikti ārtelpās varētu būt. Šī kamera ir īpašāka nekā pārējās, tātad to var grozīt uz visām pusēm. Tai ir temperatūras sensors iebūvēts, un tad monitors ir pašas smadzenes. Tātad ar monitoru var pievilkt attēlu, grozīt kameru attālināti, ir divvirzienu audio, tātad varam runāt caur kameru, kustību sensors, skaņas sensors, kā jau minēju, kamerai temperatūras sensors, tad arī var uzlikt kaut kāds paziņojums, ja istabā ir pārāk karsts vai pārāk augsts. Tad, protams, arī kamerai ir nakts redzamība, kā iepriekš video novērošanas kamerai, ko rādīja, bet šajā gadījumā to pilnībā nevar dzirdēt, ka viņi pārslēdz starp nakts režīmu un dienas režīmu, kā arī tad, kad pašu kameru groza, tad šie motori strādā ļoti klusi. Var arī nedaudz pagrozīt. Praktiski nav dzirdams, ka kamera tiek grozīta uz visām pusēm. Protams, šai kamerai ir arī mīnusi. Kā jau minēju, viens no lielākajiem mīnusiem šīm bērnu uzraudzības kamerām ir izšķirtspēja. Šajā gadījumā tā kā vienīgais veids, kā skatīties bildi no šīs kameras ir izmantojot specializēto monitoru, tad reāli izšķirtspēja ierobežo paša monitora izšķirtspēju. Šajā gadījumā monitora izšķirtspēja tikai 480 pikseļi reiz 272. Tā kā iepriekš minēju, šajā gadījumā šai kamerai ir 2K izšķirtspēja, lētākajam variantam, kas maksā 20 eiro, ir Full HD. Full HD izšķirtspēja, lai saprastu, ir 1920 reiz 1080, kas šeit ir 4 reizes mazāk. Bet kā jau sākotnēji pieminēju, tad galvenais iemesls, kāpēc izvēlās šāda veida kameras, tā ir vienkāršība. Šajā gadījumā ir atsevišķs monitors, tātad nav jāizmanto nekad telefons vai kaut kāds cits monitors, nezinu, dators, televizors. Šis, man liekas, ir ļoti labs risinājums, lai lēti iegūtu labu video un uzraudzības kameru priekš bērnu, un vēlāk arī var izmantot kā video novērošanas kameru, kas šajā gadījumā strādās tikai kā bērnu uzraudzības monitors, ko vienīgais pēc bērnu pieaugšanas var pārdot tālāk. Tas arī viss par kamerām. Pieskatiet bērnus un tiekamies nākamajos video.